Ko tu domā par Rimšēviču? Čau, es Medžus, un šodien atbildēšu uz tevis uzdotajiem jautājumiem. Jautājumi bija ļoti daudz, tāpēc izvēlējos pašus normālākos un neinteresantākos jautājumus. Bet mēģināšu uz viņiem atbildēt tīri normāli. Skatāmies. Kā tu nonāci pie 365 dienu idejas? Es to nošpikoju. Pavisam vienkārši. Netiešām, es noskatījos, kā viens kanādiešu burbuļu mākslinieks izdarīja to tieši to pašu, un tad es uztaisīju pats tādu. Vai tu pelni naudu ar triku rādīšanu? Jā, pelnu. Un vai es taisītu vēlreiz tādu 365 dienu šovu? Nē, tas bija bišķi par traku. Labāk pieturēšos pie reizi, 2 reizes nedēļā viens video. Cik kārškavas nopēc mēnesī? Un vai nav žēl sazīmēt kārtas, saplēst un tā tālāk? Nopērku diezgan daudz, bet vai man ir žēl? Protams, ka nē. Lūdzu pieturi. Būs labi. Jā, ir. Pieturi, lūdzu pieturi. Cik kopā tev ir mājās kārtas? To izskaitīšu. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 80, 81, 82, 83, 87, 85, 7, 86, 7, 87. Vecīt, es tiešām nezinu. Sajuka. Vai tu gribētu selfiju ar Baracku Obamu? Jā, kāpēc ne? Kur tu liki tās viltotās visas kārtas? Īsti neatceros. Kādas tev ir attiecības ar citiem youtuberiem? Vislabākās. Nē, tiešām. Kā redzat, man jau daudz video bijuši ar citiem youtuberiem, un doma ir vēl uztaisīt ar kādiem. Tev ir kāds mājdzīvnieks? Nē, īsti nav. Cik man zināms nav. Nu, varbūt kaut kur apkārt skraida kaut spēlītas mazas, bet tā, kāda liela mājdzīvnieka, nē, ja es te pamanītu, ja būtu. Loģiski, ka nav. Uz 10 000 abonētājiem taisīs meetup? Nu, jā, īstenībā man doma ir vēl ātrāk taisīt. Nezinu, kā būs ar sekotājiem. To jau nekad nevar zināt. Taisīs giveaway. Arī to man ir doma taisīt drīzumā. Kā sauc tavu Instagram profilu? Jā, man ir Instagrams un man sauc Edžus. Tas ir tā kā es un tad Edžus. Tā kā E-D-Z-U-S. Nu, es uzliku uz ekrānu. Jap, tas ir manējais. Tev garšo sārdeles ar kečupu? Jā, nav nekāda vaina. Ko tu labāk darītu? Tu ēstu kārtas vai pazaudātu savu talantu ar trikiem? Labs jautājums. Jā, noteikti kārtu kārtas. Uztais Q&A par komentāriem. Laba doma īstenībā. Varbūt tiešām kādreiz varētu uztaisīt. Jā, nu, bet ne tagad. Man īsti tagad nav laika kaut kad jā, bet ne. Atklās to triku, kur piemuļķoju to vīrieti. Īsmē jā, es domāju jums viņu iemācīt. Pamācība būs marta sākumā, tur būs īsmē vairākas pamācības pēc kārtas, jo tad man būs vairāk laika. Bet, kā redzat, es vairs neprasu, lai jūs spiežat patīk, jo vienkārši jūs pārāk ātri to saspiežat un man nākas taisīt pamācības. Ar jums joki mazi. Ko tu parasti dari pirms video? Tūlīt jums parādīšu. Tā! Varētu nofilmēt kādu video.
Laikam kaut ko normālāku. Nē. 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 Jā, es domāju, ka šādi ir labi. Pirms filmēšanas sākuma vienmēr nedaudz jāpacerās. Jā, tagad es esmu gatavs. Enerģijas pilns. Iemācīs man arī kādus trikus. Jā, mierīgi, man kanālā ir daudz dažādas pamācības. Tur būs iegurtiņš, tur uzsvied, un tur tu varēsi kaut ko iemācīties. Kura ir tava mīļākā kārtas? Nu tā nevar izvēlēties. Vienu no visām? Nē, es tā nevarēšu. Nu visas ir foršas, es nevaru tā vienu kaut kā izcelt labāk par pārējām. Nē. Visas vienādas. Noziedo Uldonu 1 eiro. Es tādu Uldonu nepazīstu, bet es varu pamēģināt. Labi, iesim meklēt Uldonu, lai noziedot viņam 1 eiro. Diemžēl Uldonu mēs neatradām, tā ka to eiro paturēšu es. Nu, neko darīt. Vai ir doma uzsākt kādu lielāku projektu? Jā, īstenībā ir gan. Toreiz jau ar TV6 mēs kaut mēģinājām, bet nu tur tā īsti nesanāca. Un šodien mums kaut kas cits. Vēl nedrīkst stāstīt, bet drīzumā to jūs uzzināsiet. Kļūt par kāršu tirgotāju, kam ir 5000 eiro, vai par zagli un bomzi, kam ir 65 miljardi 887 miljoni 488 994 eiro. Zagli policija nemeklē. Protams, ka kāršu tirgotāji. 5000, tas nemaz nav tik maz. 5000 normāli. Kāpēc ne? Jo ne jau nauda dzīvē galvenais. Ne jau nauda. Ar 5000 labi dzīvot. Galvenais ir prieks. Runājot par naudu tieši jautājums. Ko tu domā par Rimšēvicu? Nu, īstenībā es par viņu baigi daudz nedomāju. Cik tev ir gadu? Man ir tieši... Es jau gribēju tieši tikko teikt, man ir... Labi, nezinu, kāpēc šis jautājums tik ļoti daudz interesē, bet šis bija laikam vispopulārākais jautājums. Man ir tieši 22. Tad paldies jums visiem, kas uzdeva jautājumus. Ceru, ka atbildēju uz vissvarīgākiem jautājumiem. Un tas šodienai arī viss. Pag. Nē. Starp citu, vai jūs pamanījāt, ka tad, kad es runāju par mājdzīvniekiem, man fonā bija liela pele. Ne, tiešām. Es zinu, ka jūs neticat, bet tiešām bija. Ja jūs neticat, apsieties apkārt video, tur tiešām, ja ieskatās, var redzēt, ka ir viena liela pele aizmugurē. Ticiet man. Labi, ja tu šo peli nepamanīji, tev jāpiespiež like šim video. Bet, ja pamanīji, tev jānospiež like, kā arī jāabonē mans kanāls. Piedodiet, tādi ir tie noteikumi šoreiz. Labi, tiekamies citreiz. Čau!